Labdien! Mani sauc Lorita Sedliņa. Mācos Ezeres pamatskolas 8. klasē. Darbojos folkloras kopā Kamolītes. Patīk aizraujoši piedzīvojumi, un to man maz nav. Manam laikam ir spārni. Tas vienkārši lido tāpat kā pasaka, kas iet pāri laikmetiem, valstīm un valodām. Dzejodama caur laikiem, pasaka kļūst ar vien pamācošāka. Klausieties latviešu tautas pasaku, kas nestrādā, tas neēd. Reiz kāds strādīgs un izskatīgs saimnieka dēls gribējis nāburga, tas ir vecvārds un nozīmē kaimiņš, meitu precēt. Lūdzis tās tēvam Daivas roku, bet šis nē un nē. Puisis tad nu prasījis, kas viņam par vainu? Tēvs paskaidrojas, ka šim nekādas vainas, lai nu katra pie tāda puiša tiek. Vaina esot meitā, dikti slinka. Tēvs nekad negribot piedzīvot vīra nelaimi, un nekad negribot piedzīvot, ka vīram tādēļ sieva jākuj. Vecvārds nozīmē jāvar. Bet puisis beidzot sapratis, ka vaina nav viņā. Lūdzu kaimiņu vēlreiz, sakot, lai tik dodot vien, viņš iztikšot ar labu, jo pie rokas esot iedarbīgas čakluma zāles. Dodien būtu labi tās aizņemties, jo mums jau arī netrūkst, ne slinku mātes meitu, ne tādu tēva tēvu. Nu labi, tēvs pēc garas sarunas tomēr piekritis. Puisis priecīgs vedis meitu mājās. Pirmajā nedēļā jaunā sieviņa vēl kaut ko darījusi, bet otrajā jau sākusi slinkot. Vīrs neko. Vienu rītu pārnācis ar saimnes jaudīm brokastā, bet šī vēl palikusi gultā. Brokastis ne cepts, ne vārīts, ne raudzīts. Vīrs nesacīs ne vārdu. Visi ieēduši, ko dabūjuši un aizgājuši pie darba. Bet ejot prom gudrinieks, aizslēdza visus kambarus un kambarīšus, kur glabājās kāds ēdiens, lai jaunā sieviņa nedabūtu ne kumosiņa. Pusdienās darījis tāpat, un vakariņās arī. Šī gan izgrabinājusi visas durvis, bet kas ciet, tas ciet. Nākamajā rītā pārnācis ar saimnes jaudīm brokastā. Jaunā sieviņa žigli tecējis pie vīriņa. Vīriņa, es izslaucīju pusistabu. Tas labi, un iedevs pušķēlīgi maizītes un pusputras bļodiņas. Vairs nesacīs ne vārdu. Trešajā rītā sieviņa izslaucījusi istabu, izvadājusi kāniņu un uzlikusi katlu uz uguns. Un žigli tecējis pie vīriņa. Vīriņ mījais, katls varās, nāc iebert putrājums. Un beidzot atdevis sievai atslēgas, bet no šī laika bijusi pati čaklākā saimniece visā apkaimē. Meitas tēvs gribējis raudzīt, kā meitai klājas. Bijis pagalam pārsteigts, redzot meitu drosāmies pa māju. Pat tiešām iedarbīgas zāles. Anekdotas rada prieku, uzlapo garšstāvokli. Vai tas nav daudz? Saruna ārsta kabinetā. Doktor, man jau ļoti ilgu laiku sāp labā acis. Visu laiku? Nu, nē, tikai tad, kad es dzeru tēju. Nu, tad varbūt pamēģiniet izņemt karotīti no krūzītes. Un tagad mūsdienu folklora. Tas notika pašā septembra sākumā. Kopā ar Elizabetu un Eniju devāmies mājās no skolas. Diena bija silta un saulaina, ceļš bija garš un mūsu sarunas jautas. Netālu no meža pudurīša pagadījās kāds dziļš grāvis. Lai būtu interesantāk, nolēmām iet pa grāvā abām pusēm. Es pārgāju pāri jaunajam tiltiņam un turpināju ceļu pa labo pusi, bet manas draudzenes pa kreiso pusi. Jo tālāk gājām, jo grāvis palika pilnāks ar ūdeni. Sapratu, ka vajadzēja tikt pie meitenēm, bet kā? Elizabete mierināja, ka pēc neliela gabaliņa būšot laipiņa. Bija gan, bet tā izskatījās nevisai droša. Elizabete stāsta, ka pirms neliela laiciņa ar citu draudzeni pārgājuši pāri un laipiņa izturējis. Nu ko, mēģinu arī es. Lieku vienu kāju, lieku otru un bams! Laipa lūdza, un es atrados purvainajā grāvī. Laika zobs darīja savu, bet tas nekas.
Man tik bija jauns piedzīvojums manā piedzīvojumu pūrā. Paldies par uzmanību!